Viduslaiku māksla un mūzika ir ļoti noslēpumaina pasaule, kura mūsdienu cilvēkam vēl joprojām uzdod ļoti daudzas līdz šim neatminētas mīklas. Koncerts, gregoriskie dziedājumi un dūdas būs mēģinājums atminēt vienu no šīm mīklām, proti viduslaiku mūziķi ļoti daudz ko dziedāja, ļoti daudz ko spēlēja un ļoti maz ko no tā pierakstīja. Tas būs mēģinājums parādīt to, ka jau viduslaiku mūzikā ļoti nozīmīgs mūzikas elements ir improvizācija. Koncertā uzstāsies senās mūzikas ansamblis Skola Cantorum Rīga ar solistiem Jāni Kurševu, Daini Geidmani un Jāni Moru, tāpat divi dūdinieki Ieva Nīmane un Māris Jēkabsons. Tiek lietots burdonu skanējums, tiek lietot izrotājumi, kurš nevienā nošu materiālā nav atrodams, tāpat arī viduslaikos, gan gregoriskajos dziedājumos, gan arī citos vēlī no viduslaiku repertuāros, piemēram, Marijas dziesmās no 14. gadsimta Spānijas sarkanā manuskripta, tāpat 14. gadsimta Florences. Pierakstīta ir tikai melodija, bet skan daudz kas vairāk. Koncertā gregoriskie dziedājumi un dūdas mēs mēģināsim dzīvā un interesantā veidā risināt šo mīklu. Un, protams, ka tie lielākoties būs klosteru psalmu dziedājumi, tās būs naksnīgās Rīgas katedrāles vai Rīgas Marijas doma velves, kuras aizvadīs cilvēkus šajā senajā pasaulē, kas uzdod tik daudzas mīklas un ļaus, gremdējoties senlaicīgajās skaņās, kaut ko nojaust no tiem senajiem laikiem, kad cilvēkiem nebija ne elektrības, nebija daudz citu mūsdienās pašsaprotam lietu, bet toties bija ļoti, ļoti dziļa, sensitīva, smalka mūzikas izpratne, mūzikas izjūta, kas tolaik izauklēja daudzus brīnišķīgus, es teiktu pat ģeniālus mūzikas skaņdarbus.